ļoti ērti arī var lietot. Te var mēnešus pārslēgt. No. Atgriežamies pie darba. Slēdzam visas mūsu... Mēs varam arī video paskatīties, piemēram. Video var arī staigāt un skatīties, ja? Šeit ir mūzika, kura skan. Te mēs filmējam jau 2 minūtes 30 sekundes. Tā, sorry. Tur mēs novietojam to ekrānu. Tur arī, kā es saku, viss notiek. Ja? Un mēs varam arī šeit aiziet uz YouTube un ierakstīt YouTube kaut ko citu. Varam arī iet, piemēram, interneta veikalā. Tā, augstāk. Sorry. Nē, man tā arī vajadz. Sorry. Nē, man tā arī vajadzēja šeit iet. Pagaidi. evelats.lv Go. evelats.lv Go. Aiziet. Gaidam, kad viņš nostrādās. Mājaslapu mēs arī drīz mainīsim. Drīz būs tas moments, brīdis, kad mums būs ļoti forša mājaslapa. Kā tas strādās? Varu skrulēt. Tā, katalogs, telefoni. Piemēram, jā, aksesuāri, tie ir telefoni. Jā, ļoti. Jā, telefoni tādi, jā. Jā, pagaidi, mums ir viss normāli. Vispār notiek. Tā, audio, Bluetooth speakers. Kā tas notiek, kā tas strādā? Es ar acīm izvēlos to vietu, kuru es vēlos vai nu atvērt, vai nu izveidot, ja? Un tad ar pirkstiem saspiežot, es principā tā kā klikšķi taisu uz to preci vai produktu, kā tas strādā. Kādi jautājumi? Cik mums sekotāji, skatītāji? 130 šobrīd. 130 cilvēkiem. Čau, esam veikalā Evelatus. Šodien mums ir ienākuši jaunie Vision Pro produkts, ja? Jauns Vision Pro produkts no Apple. Mēs viņu testējam dažādos veidos, pieslēdzot arī austiņas vai arī skatoties šeit, ja? Caur datoru. Tā es izslēgšu to ierakstu. Stop. Visas ir tā, un es paņemšu to timeru, arī izslēgšu. Un šeit ir YouTube. Tā, YouTube. Tā. Un YouTube arī uz pauzes uzliksim un izslēgsim ārā. Viss, reku vēl viens ekrāns man ir. Vēl viens ekrāns ir, to es arī izslēgšu ārā. Jā. Nu, viss. Droši vien var vēlreiz pateikt, kas rītā šeit notiks. Jā, tiešām rīt no 12 līdz 4, varbūt 5 dienā, vakarā. Jā, būs pieejams šīs gadžets šeit, Akropolē Rīga. Tu vari atnākt, viņu pielaikot, pamēģināt
es ieslēgšu tev gesta režīmu, lai tu kā viesis varētu uzlikt un pamēģināt viņu palietot. Ja? Un tas būs iespējams rīt, tu arī varēsi uztaisīt fotogrāfijas. Un, jā, rīt Akropolē Rīga laipni lūdzam visus mūsu sekotājus. Un arī rīt, jā, un parīt sanāk. Sestdien, svētdien no 12 līdz 4, nu līdz 5. Es domāju, ka aiztirsies būs ilgi, jo varbūt būs cilvēki daudz, jā, varbūt arī ne. Jā, vēl kāds jautājums? Par vadu bija jautājums kādam jau labu aiciņu atpakaļ, bet kas ir ar to vadu? Kāpēc viņš tur ir? Vāds piestiprinās pie akumulātora. Jā, šeit ir akumulators. Viņš ir pārnēsājams šādā veidā. Jā. Šāds viņš ir. Tas akumulators. Jā, un tu viņu vienkārši ievieto vai nu somā, vai nu aizmugurējā kabatā. Jā, tu viņu vienkārši novieto un viss. Jā. Par rītdienu jautājums, cik ilgi varēs paskatīties? Es domāju, līdz 3-5 minūtēm. Nu, 3 vai 5 minūtes. Nu, līdz 5 minūtēm katram dosim iespēju izmēģināt šo gadžetu. Es uzskatu, ka tas to ir vērts. Es domāju, ka viņš maksā savu naudu. Šī lieta tiešām ir, šis gadžets tiešām ir nākotnes tehnoloģija. Varbūt šodien viņa nav domāta, tā kā lietošanai varbūt, ja? Bet es viņu lietošu. Jā, es viņu lietošu, es rādīšu, es taisīšu ar video un maksimāli viņu izmantošu pēc pilnas programmas. Un es vispār uzticos Apple'am. Es uzticos tādā ziņā, ka, ja Apple taisa kaut kādu produktu, tad tas produkts ir tiešām top līmeņa produkts. Tā kā, ja viņi taisa kaut ko tiešām labu. Es atceros, tas pats bija arī ar austiņām. Ja? Bija austiņas, tur, piemēram, Bluetooth. Ja? Tev jāiet telefonā, jānospiež on, ja? Jāieslēdz to Bluetooth un pēc tam telefons un tad austiņas, tur kaut ko jāspiež, jātaisa kaut kādas sinhronizācijas. Un tas tāds čakarīgs darbs bija kādreiz. Ja? Bet tad Apple uztaisīja AirPods Pro un AirPodus, ja? Un tad viņus vienkārši izņem ārā no kastītes, viss strādā perfekti. Tā kā ar Apple īstenībā problēmas nekādas nav. Tiešām super, ļoti labs, foršs produkts. Ja? Un es iesaku šādu veidu produktu. Un, ja tev ir iespēja nopirkt, pērc. Vēlēs sevi Latvijā, pērc sevi Latvijā. Ja ir kaut kur citur pirkt, pērc kaut kur citur, bet tev ir jānopērk. Jo šis gadžets ir tiešām tā vērts. Viņš ir tā vērts, jā. Jautājums, vai tas ir paredzēts darbam vai izklaidei? Es domāju, ka darbam ir ok. Jā. Man ir ērti, piemēram, skaties, dators, ja? Kā piemēram, dators. Es strādāju visu laiku, man jāsēž ir šādā veidā un gribas monitors, lai ir priekšā prezi. Monitors vai ekrāns jābūt ir priekšā. Tad es varu vienkārši datoru pieslēgt un šis ir kā monitors. Es te redzu vienkārši to ekrānu un es varu strādāt. Un izklaidē, es domāju, ka mazāk paredzēts izklaidē, jo nav vēl tik daudz aplikācijas, lai būtu tā izklāde, lai būtu tā izklaide tik laba. Jo šeit jau nav tās aplikācijas. Es līdz paskatīšos pagaidu. Kas mums tur ir Apple Store? Tā, Apple Stores. Kāpēc man Apple Stores isn't available in your country origin? Nezinu, vajag pārbaudīt. Tu pieslēdzies jau pie sava profila, savā Face ID to visu uztaisīja? Jā. Vari vēlreiz precīzu cenu cilvēkiem? 5,720. Jā. Jo, bet paskaidro, tas nav 128 gigabaiti, tas ir 512 gigabaiti. Jā, labi. 512 gigabaiti, viņi arī Amerikā daudz dārgāk maksā. Viņi virs 4000, man liekas. 5,720. Kosmos cenas ir vienkārši ārprātīgas. Jā, bet pasūtījumi jau ir, jā, tā kā viss notiek arī forši, kad var arī kā lai saka,
Bet varbūt ērtāk būs tomēr ar iPodiem? Ar iPodiem, nu, ar maziem. Jā, bet tas ir tāds, zini, ka tu viss tāds, ne? Helmets tāds, jā, uzreiz. Ķīver. Kosmonauts. Jā. Braucot ar mociklu, tagad nevajadzēs helmutu, jā. Es domāju, ka arī nākotnē močiem būs tādas ķiveres ar šādu veidu ekrāniem. Jā, es domāju, ka būs. Jo, skaties, kā tagad, ja, piemēram, es caur šo ekrānu, es vienkārši staigāju, redzam, rokas brīvas, un es varu visu ko lasīt un, piemēram, uzreiz translate, ja? Nu, uzreiz pārtulkot. Kā es skatos uz kaut kādiem priekšmetiem, viņi man pārtulkojas. Ļoti ērti, pareizi. Es varu arī... Tā, pagaidi. Tā, labi, šī tevis termolis, ka viņš man piedāvā. Es te pagaidām nolikšu. Tā, labi. Un. Ok. Faili. Atvēru faili.